Krievija būs. Karmen, why did you choose Latvia to participate in this fight? I chose Latvia because the level of professional boxing is very, very high. And I want to practice boxing in Latvia. Because in my country, Tunisia, the level of boxing, of professional boxing is not high like here in Latvia. So that's why I chose Latvia. Es Karimam jautāju, kāpēc viņš izvēlējās braukt uz Latviju šīm cīņām. Viņš saka, ka Latvijā profesionālā boksa līmenis ir ļoti augsts, ka viņa mājās Tunisijā, ir tā nedaudz zemāks nekā Latvijā, tāpēc uz šajien viņš brauc trenēties, cīkstēties, lai celtu savu līmeni. Tas ir profesionāls boks, bet toties amatieru boks ir ļoti augstā līmenī, tas, kas ir olimpiskais sportveids. Tur viņi katru olimpiskām spēlēm, mums 4-5 sportisti dodās uz olimpiskām spēlēm. How many fights will you have? I have many fights in amateur in Tunisia. But like I told you, in Tunisia we don't have support for professional boxing. So that's why I chose Latvia. And I like Latvian boxing. That's why. Jautāju, cik viņam cīņas ir bijušas. Viņš saka, ļoti daudz amatieru līmenī, un kā jau tu teici, amatieru viņam tiešām ir ļoti augsts. Bet viņš tomēr brauc uz Latviju, jo šeit ir augstāks profesionālā boksa līmenis. Jā, bet runājot par 24. aprīli un tūkumu, man te stāv rakstīts tā, kad Mārtiņš Eikla cīnīsies par Eiropas čempionu jostu. Tātad tas notisies. Kas tad ir? Nu jā, bija sākumā doma tā cīņu sakārtot, bet atkarībā no tā, ka mums tas Jaunzēlandietis netika. Atcēlās visu pasākums ar jostu, nāksies kauties te patās pret vietējo, pret lietuviešu pārstāvu cīksto. Neslikti, ļoti labu. Kaut gan vieglāks būs nedaudz par manīm, es biju smagāks, tagad gatavojos viņam. Cik tas ir nozīmīgi? Svars, diezgan daudz. Ja teiksim tā boksā iet tikai rokas vai arī citur kājas, tad mums uz zemi, piemēram, 2-3 kilogramu, lai tev pārmest un mētāt uz visām pusēm ir tīri smags pasākums, tāpēc mums vajag daudz vienmērīgu svaru. Tad tas sanāca tā, ka man bija visu laiku 104 kilogramu un 8 kilogramu vajadzēja nodzīties nost. Un tagad praktiski neēdu un dzenos nost, un es domāju, ka lietuviešu pārstāvs arī panāks. Mēs arī runājām gan pirms raidījuma, gan arī pirms tam esam runājuši, kā ir tas sitiens. Jūs arī teicāt, paņemsim nākamreiz līdzi, parādīs, kas tas ir. Pamēģinām, mums tagad tāda iespēja ir. Kurš tad nāks man kā pretinieks? Es izaicinu. Ketī, tu kausies, jā? Tā, tu man parādīsi. Nē, es nesarīšu. Es sitīšu tev labāk, jā? Nē, tu arī man, bet tu... Zini, tu vari arī uzreiz pateikt, kas tad īsti ir tas sitiens, kā ir jāizpilda sitiens. Es pastāstīšu. Boksā ir vispārībā tikai 3 veidi sitieni. Tas ir taisnais, no sāniem un no apakšā. Tātad. Varam viņus izmēģināt. Taisnais. Kāds ir taisnais? Magad, tu tagad man, jā? Nē, šo viņam. Es to nāku šitā. Sit. Hop. Sit. Ar šitā roku. Jā, taisni. Un saki. Hop. Sit. Hop. Vēl. Hop. Ar to pašu labo roku. Tūlīt pa muti iedos. Savedam. Mēģināsim no sāniem. Jā. Es rādīšu šitā. Tev jāsit būs no sāniem, jā? Pagai. Hop. Jā, vēl. Hop. Labi, beigs sapot. Labi. Kamēr tu Ketī trenējies, man jāsaka, mums te vēl ir kompleksīši, tāpēc jau tagad varam zvanīt 67200702. Kamēr Ketī cīkstās, zvanam, atbildēsim uz jautājumu. Centies izstāst Labs ieteikums. Centies trāpīt, man puisis saka. Man ne. Mums ir zvanītājs. Halo, laižam gaisā. Jūs turpināt trenēties. Halo. Varbūt vēl kādu, tādu. Halo. Kāds tas jautājums? Sveiki, kā tā sauc? Sabīna. Čau, Sabīna. Sabīna, tev ir jautājums par kādu? Par viesi no Tunisijas, kas sestdien piedalīsies cīņās. Un jautājums, lai iegūtu 2 ilgumus uz sestdienas pasākumu, ir šāds. Kurā pilsētā dzimis Karims Arraiz?